Tad, kad mācās angļu valodu, protams, ļoti labi, ja es zinu, kas darbojās. Man bija lietas, kas darbojās. Bet tad atkal citam tas nedarbojās. Tad tev būs jāpasaka, kas tev nedarbojās. 3 lietas, kas man nedarbojās. Es cerēju, ka viņš darbosies, bet viņš negāja. Man bija tāda vārnīciņa, kas viņu arī pat ietinu, kā vecos laikos 90. gados darījām, lai saudzētu vārciņus. Un es staigāju to vārnīci riņķi, un es mācījos kaut kādu. Tu staigāji vārnīci? Es staigāju vārnīci riņķi, un es mācījos te tā kaut kādu vārdiņu, šī te kaut kādu vārdiņu, bet man nesanāca viņus salikt kopā. Tagad tikai man pielic, kāpēc viņas ir tik maza formātas, tādiem staigājošiem. Vai kabatā varēja ielikt iekšā. Tas man nedarbojās. Tad man nedarbojās tāds ļoti populārs ieteikums, kad ņem lapiņus un visu kaut kur pa māju. Jā, man tas darbojās. Man tas nedarbojās. Es atceros vēl eksāmenu vienu, kur es sēdēju, un es ļoti vizuāli atcerējos, kur tur pie tās sienas bija lapiņa, tur bija tā lapiņa, un es neko neatceros, kas bija uz tām lapiņām. Jo, bet man atkal bija pilnīgi otrādi. Es atcerējos, tur bija lapiņa, un kas tur bija rakstīts, un tā es nokārtēju eksāmenu. Man nedarbojās. Tad vēl 90. gada sākumā bija tāda grāmata Garkā ķētiņš. Viņa angļu nodarbībās bija tā, ka tu vienā pusē bija angliskais teksts, otrā pusē bija latviskais teksts, un es tai galvenai varonei Džūdijai, es viņai riktīgi jūtu līdzā, un es to latvisko visu izlasīju līdz beigām, bet anglisko tā arī es neiemācīju. Tā galvenā lieta ir respektēt savas personīgās, tādas individuālās nianses, jo visi instrumenti neder visiem. Par to, kas darbojas vai kas nedarbojas, 7. maijā 17. tiekamies webinārā izstāstīsim.